Jums skatām pavarās interjers jauniem automobīlim Toyota Urban Cruiser. Automobīls ir ļoti interesants, pirmkārt jau ar savu konstrukciju pēc būtības. Tas ir īpaši pilsētai radīts SUV, jeb Sport Utility Vehicles. Ja? Mēs viņu saucam arī par crossover, jeb no krievu valodas par parketa džipiem. Ja? Konstrukcijas pamatā ir tātad pilnpiedziņas šasī, bet atkarīgā no griezes momenta. Ja, teiksim, ja ir ritenis, kāds no riteņiem izbuksē, tad pieslēdzās priekš vai pakaļ attiecīgi. Tas ir pamatā, tas ir viens aspiedziņas automobīls ar otru asi pieslēdzam pēc vajadzības. Ja. Arī šeit ir tātad pamatā ir Toyota RAV4 pilnpiedziņas šasija. Automobīls komplektējās ar diviem motoriem, 1,4 litru dīzeļu motoru un 1,33 litru benzīna motoru. Cena ir sākot no 12 000 latiem. Vēlētos pievērst uzmanību vairākām interesantām konstrukcijas īpatnībām. Ja jūs skatieties uz mēraparātu bloku galvenajā panelī, jūs redzat, ka spidometrs un tahometrs atrodas vienā aplī, tikai dalītos sektoros. Ja? Un šeit ir viena īpatnība, kas, protams, ir piereduma vaina, kā saka, bet jūs redzat, ka pilsētai piemērotie ātrumi 50 un 60 km/h atrodas, teiksim tā, uz 8:00, kaut gan parasti viņiem vajadzētu būt uz 10:00 un 11:00. Ja? Un ar tā saucamo perifēro redzi autovadītājs, ja viņš skatās uz ceļu un spidometru redz ar savu perifēro redzi, viņam bieži vien liekas, kad ātrums, kur būtu jābūt 60, patiesībā ir 100 šim automobīlim. Un es saku paldies Dievam, ka viņam nav tā, ka nejūt šo kustības ātrumu. Vēl kas ir interesants, ļoti interesanta būtība ir tā, ka ir ārkārtīgi īsas pārnesuma slēgšana. Cevišķi virzienā uz priekšu, tātad pirmais, trešais un 5. ātrums. 5. labi, daudz netiek līdz tam 5. ātrumam, un uz šosejas jau mēs sapratīsim, kā ieslēgt to kreisera ātrumu, bet 1. ātrums un 2. cilvēkiem, kas nav pieraduši. Es nedodu Dievs, ja pie šī auto piesēdīsies daudz pieredzējis kamažu šoferis bez brīdinājuma un mēģinās slēgt ar savu sparu ļoti uz priekšu šo sviru. Varbūt, kad konstrukcija arī dabūs ciest. Vēl ir interesanta lieta. Stāvbremzes svira, tātad, nevajag. Šis automobīls neprasa lielu spēku, un kā jūs saprotat, viņš vairāk ir domāts, mājsaimniecēm un ģimenēm, kurām iespējams jau ir kāds viens lielāks automobīls un ir vajadzība pēc tipiskā droša pilsētas auto, ar kuru var arī izbraukt zaļumos vai arī droši piebraukt kaut kur piepilsētas vasarnīcā, arī pavasaros vai rudeņos. Tātad, kad ceļi ir uzrūguši un braukšanas apstākļi nav tik droši. Ja? Savā būtībā te ir, kā jūs redzat, ir ļoti daudz dažādu sīku novietņu, mazām lietām. Priekšā ir kapholderi, pildspalvām un mobilam tālrunim nepieciešamais tātad boks, jeb kastes, tā saucamā te arī. Jūs jau redzat, ka pagriežoties, redzat uzreiz jau trīs tā saucamos kapholderis, jeb pudeļu vai krūzīšu turētājs. Šeit ir divi tātad cimdu nodalījumi. Par paneli vēl redzat, šeit joprojām ir viss augstā līmenī funkcionalitātes ziņā. Viss ir vienkārši sniedzams. Tātad stūre kustās visos nepieciešamajos virzienos, gan dziļumā, gan augstumā. Ja. Sēdpozīcija.
virzienā uz priekšu, mazai sievietei, ja mazauguma cilvēkam, teiksim, arī būs ērti, bet es neteiktu, ka te būtu ļoti ērti izcili garam cilvēkam. 2-metrīgam nedomāju, ka būs šis komfortablākā sēdpozīcija. Joprojām te ir ļoti daudz dažādu nepieciešamo pieslēgumu vieta jūsu MP3 atskaņotājam. GPS, redzat, ir ar Rīgas karti, bet, kā jau daudzām šī brīža automašīnām, karte beidzās izbraucot uzreiz aiz praktiskais galvaspilsētas robežām, un mums paliek tikai galvenie ceļi, republikas un vietējā mēroga ceļi nav uzrādīti. Šī sistēma ir tātad šeit var ielikt gan kompaktdisku ar vajadzīgo karti. Eiropā strādā absolūti viss, protams. Rietum Eiropā, un te ir CD vieta. Tātad, kas tāds vēl būtisks? Būtisks, protams, ir šī auto praktiskums un tehniskais nodrošinājums. Dīzels šajā gadījumā 1,4 litru. Dīzels tērē no 4 līdz 6 litriem. Reāli tērē. Mēs braucam jau otro dienu ar Rīgas robežās ar šo mašīnu. Un patēriņš tiešām atbilst uzrādītajiem no 4,5 līdz 6 litriem. Es sēžu salīdzinoši augstu. Man ir ļoti viegli izkāpt. Es pēc slieksni nesmērēju drēbes. Viegli iekāpt kā gados vecākām kundzēm, tā jaunajām māmiņām. Durvju aila ir pietiekami liela. Un automobīls nevarētu teikt, ka šis ir tas gadījums, ka nevar apgalvot, ka viņš ir ļoti gaišs interjers, jo iekšā sēdēt ir ļoti droši, jo ir augsta šī plecu līnija, durvis ir augsts, bet ir sajūta, ka paši lodziņi ir maziņi sānu logi. Un arī priekšējais logs rada tādu izpēti uz aizmuguri. Skats uz aizmuguri spogulī ir, teiksim, vidēji labs tieši no satiksmes drošības viedokļa, jo pat ja aizmugurējiem sēdeklim ir nolaisti galvas balsti, nav plats šis sektors, ko jūs redzat savā spogulī. Un vairāk vajag paļauties uz redzamo sānu spoguļos. Kā daudziem moderniem automobīļiem ir liela attāluma starpība starp spoguļiem, starp skatu, ko jūs redzat sānu spoguļos un salonu spogulī. Daudzām varbūt liksies, ka šis ir tāds tā kā izmēros nedaudz uzpūsts Toyota Corolla, ja tagad jaunākajā paudzē ir hatchback saucās Auris. Ņemsim, formas ir ļoti līdzīgas, bet no priekšgala šis auto savukārt atgādina jauko mazās klases, ja mikroklases automobīlīti Toyota IQ. Tātad, kā jūs redzat, slavenais Toyota D4D tehnoloģijas dīzeļmotors, kas jau ir plašāk pazīstams jau no pirmās paudzes savienības laikiem tehnoloģijas ziņā, bet šeit ir jaunākais produkts. Ļoti patīkama skaņa, kas pat augsta ir šis metāliskais loks. Viņš pat kaut kā fascinē un atšķir mašīnas individualizē šo mašīnu. Gaitīgs auto, protams, asfaltu uz riteņiem netin, bet galvenais šeit ir sasniegts ar ekonomiju, praktiskums un izturību.